Par to, ka vardarbības problēma Latvijā pastāv, šaubu nav. Vardarbība ir gan pret sievietēm, pret vīriešiem, pret bērniem, un īpaši tā ir izplatīta pusauģu vidū. Šobrīd sabiedrību var iedalīt divās daļās. Vieni, kas ir kaislīgi Stambulas konvencijas atbalstītāji un kuri domā, ka pieņemot konvenciju vardarbība izzudīs, savukārt otri kategoriski iebilst un uzskata šo dokumentu par ideoloģiski uzlādētu ar daudz zemūdens akmeņiem. Kā zināms, Stambulas konvenciju ratifikāciju atbalstošie politiķi mierina sabiedrību, ka konvencijas strīdīgās normas varēs neutralizēt, pieņemot pie tās atrunas un deklarācijas. Taču Stambulas konvencijas 78. pants aizliedz izdarīt atrunas, un izņēmumi ir tikai atsevišķi konvencijas panti. Un tie nebūtu nav tie panti, par kuriem sabiedrībā ir strīdi. Proti, 3. panta C punkts par sociālā dzimuma jēdzienu ieviešanu, 4. pants par dzimumu identitāti, 12. pants, 14. pants par bērnu izglītošanu, par dzimumu līdztiesību, visu izglītības līmeņu mācību programmās. Šajos nosauktajos pantos Stambulas konvencija neparedz izdarīt nekādas atrunas. Tieši otrādi, šajos pantos jebkādas atrunas ir aizliegtas. Ar deklarācijām ir līdzīgi. Pirmā valsts, kur ratificēja Stambulas konvenciju ar deklarāciju, bija Polija, pret ko iebildums izteica vairāk Stambulas konvencijas dalību valstis, kurās norādīja, ka deklarācija patiesībā ir slēpta atruna. Līdz ar to politiķu solījumu par atrunu vai deklarāciju pievienošanu pie Stambulas konvencijas ar nolūku neutralizēt ideoloģiski strīdīgos pantus ir vai nu nezināšanas un nekompetences pazīme vai tīša maldināšana. Mēs varam pieņemt 1, 2, 5 vai 10 konvencijas, taču mēs neatrisināsim problēmas ar vardarbību ģimenē, ja netiks atrasti līdzekļi policistu algām, ja netiks nokomplektēta policija ar modernu, efektīvu upura aizsardzības sistēmu. Kā zināms, Stambulas konvencija no Latvijas puses tika parakstīta jau 2016. gadā, un vēl līdz šim brīdim, 7 gadu laikā, elektroniskā upura aizsardzības sistēma Latvijā nav ieviesta. Un nebūs arī nākamgad, to nesen intervijā apliecināja tieslietu ministre. Un tas nozīmē, ka Stambulas konvencija ir tukša skaņa bez rīcības. Latvijā netrūkst normatīvo aktu, likumu un noteikumu. Mums trūkst rīcības, tūlītējas, konkrētas, mērķtiecīgas, izlēmīgas rīcības. Konvencija bez rīcības ir kārtējs birokrātiskais dokuments, kurš nepasargās potenciālos upurus no varmākām. Aicinu nešķelt sabiedrību un neatbalstīt tālāk konvencijas virzību. Paldies!